Es esmu Kristaps Markovskis, naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs. Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes galvenais uzdevums ir rūpēties, lai finanšu sektors ir ieviesis kontroles attiecībā uz naudas atmazgāšanas tipoloģiju identificēšanu un par šiem gadījumiem ziņot tālāk tiesību aizsardzības iestādēm, kas tālāk jau veic izmeklējošās darbības. Pateicoties Eiropas ekonomikas zonas grantu finansējumam, 15 Latvijas bankas darbiniekiem bija iespēja piedalīties Starptautiskās atbilstības asociācijas mācībās par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu, sankciju jautājumiem un arī kripto risku pārvaldību. Tā bija arī iespēja mums stāstīt par darbu, ko esam veikuši kopš 17. un 18. gada, kad bija tāda zināma krīze attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanas prasību efektivitāti un varējām pierādīt, ka šo gadu laikā esam ļoti daudz darījuši, lai mūsu uzraudzību stiprinātu un padarītu viņu daudz efektīvāku. Kursu apguves laikā man bija unikāla iespēja pārunāt sankciju jautājumus un aktualitātes ar speciālistiem. Es pat nebaidītos apgalvot no pilnīgi visas pasaules, no visiem kontinentiem. Šīs vizītes ir devušas ieguvumu visai sabiedrībai, jo mēs esam pārliecinājušies par to, ka mūsu pieeja klātienes pārbaužu veikšanai ir līdzvērtīga tām, ko veic mūsu kolēģi un uzraugi citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to mēs esam pārliecinājušies, ka mēs sekojam vienotam Eiropas standartam. Lielākais ieguvums, es domāju, mēs varam noteikti uzskatīt to, ka ir uzraugi, kas ir kļuvuši zinošāki, pārliecinošāki par to, ko viņi dara savā ikdienas darbā, ir ieguvuši priekšstatu par to, kādi ir riski un izaicinājumi, teiksim, uzraudzības kolēģiem citās Eiropas Savienības valstīs. Mēs gribētu pateikt lielu paldies Eiropas ekonomikas zonas grantiem par šo iespēju realizēt šo projektu, kas ir zināmā mērā unikāls un arī deva mums iespēju gan pašiem iegūt jaunas zināšanas, gan stiprināt sadarbību ar kolēģiem, un arī, es gribētu teikt, ieguvums bija arī kolēģiem, pie kuriem mēs bijām ciemos, vizītēs, stāstījām arī par mūsu veikumu, par mūsu darbu, metodoloģijām un veidiem, kā mēs veicam finanšu sektoru uzraudzību.